Šodien autobusu maršrutā Bauska Virāžas, kas atrodas Codas pagastā, kursē pēdējo reizi, un tas nav vienīgais maršruts. No rītdienas par nokļūšanu darbā, mācību iestādē vai citviet pilsētā jādomā gandrīz vai visiem piepilsētas pagastu iedzīvotājiem. Tas ir slikti, uz darbu jāiet ar kājām. Cik tālu jāiet? Tas ir kaut kur 2 vai 3 kilometri. Un uz darbu, un bērniem uz skolu, kas sāksies skolu, kā viņi tiks? Viņus jau neved neviens. Pilsētnieks vienīgais bija, ko varēja tikt. Lai gan lielākajai daļai Bauskas pievārtē dzīvojošo ļaužu pilsētas centrā jānokļūst ikdienu, viņi saprot, ka tik daudz un tik bieži, lai reizes būtu rentabls, viņi sabiedrisko transportu neizmanto. Ja jau tagad nedarties, tiešām viņi nevar pavilkt. Viņiem jau neatmaksās braukt. Tagad, kad skola nav, vispār viņiem peļņas nekādas, viņi ar mīnusiem strādā. Autotransporta direkcija tikai šā gada jūnijā SIAEPS pārskaitījusi dotācijas par pagājušo gadu, bet par šo gadu nesaņemtā summa jau pārsniegusi 90 000 latu. Tomēr uzņēmuma vadītājs ar Bauskas rajona padomes atvadu dāvanu pēdējā sēdē pieņemto lēmumu par 26 reizu slēgšanu nav apmierināts. Protams, es ļoti negatīvi šo lēmumu vērtēju, jo īpašu ekonomisko uzlabojumu tā nenesīs, bet sociālo spriedzi gan, jo šie reisu skaits, kas ir samazināts, tas mums liek atbrīvot 4 cilvēkus. 4 cilvēki zaudē darbu. Par rentabliem pašreiz varētu saukt vien 3 Bauskas rajona maršruts, bet gatavas recepts, ko darīt, kad naudas trūkst gan valstī, gan iedzīvotājiem, uzņēmumu vadītājiem nav. Tāpat kā nav skaidrs, kad un kādas būs nākamās izmaiņas. Jāsaka, nav īsti skaidrs, tāpēc, ka joprojām notiek šī diskusija un neesam gala rezultātā vēl iegūši informāciju, kurš būs tas īstais apsaimniekotājs maršrutu, jo šie plānošanas reģioni arī mūs nepārliecina, ka viņi būs spējīgi risināt šos jautājumus. Tad jāsaka, mēs īsti nezinām, kā šī cīņa beigsies. Mūs tikai uztrauc viens, vai mūsos ieklausīsies, jo līdz šim ministrija mūsu viedokli nav uzklausījusi, un šis jaunais veidojums, mēs nezinām, kāds viņš izveidosies.